šis gads, kā jau jūs visi ļoti labi zinat, ir nozīmīgs Lanīdai, Latvijas nekustamā īpašuma darījuma asociācija, ar to, ka Lanīdai 30 gadi. Saistībā ar šo ievērojamo notikumu organizēsim domnīcas, vairākas diskusijas. Un šodien pirmā diskusija par to, paskatīsimies nākotnē, kāda būs nekustamā īpašuma nozara, kāda būs Lanīda un kāda būs Lanīdas aģenti pēc gadiem 20, 30, varbūt pat vairāk. Tie mūsu organizācijas biedri būtu fantastiski, komunikābli, zinoši visās nozarēs, kas ir saistīts par un ap interjerus, būvniecību, darījuma kārtošana, labākā pozicionēšana, mārketings, zināšanas par tirgu, sapratni no ekonomikas, sapratni no projekta attīstības, kaut mazliet saprast. Un nebaidīties saukt lietas savos vārdos, jo, kā mēs bieži zinām, arī slikta atbilde un nē, tas ir labāk nekā tāda, nezinu, reizēm saucās kaķa mocīšana vai ciršana astīt pa gabaliņam. Mēs saprotam, ka tagad ir tā kā mākslīga iesākusies pēc Covida, nejauši arī mākslīga intelekta ēra, tā kā tikai slings par to nerunā. Un bija mums tādas bažas, ka varbūt pēc 10 gadiem viss darīs roboti un tā kā aģents nebūs vajadzīgs un tā kā mākslīgais intelekts pārdos un caur to visu, tā kā ar vienu pogu darījumiem viss notiks. Bet manās domas ir tādas, ka, protams, ar katru 10 gadu mēs vienkārši tehnoloģiski izaugsim, bet pat pēc 10 gadiem mēs domājam, mēs nevarēsim iedomāties savu dzīvi bez tā mākslīga intelektu rīku palīgiem, un tas aģents būs noteikti tas, kas pārzina to sfēru ļoti labi. Un mēs gribētu redzēt tomēr arī valdības iniciatīvu arī tādā ziņā, ka domātu tā kā varbūt radošāk un darīt kaut ko drosmīgāk. Mēs esam arī no Lanīdas nākuši ar tādu iniciatīvu samazināt kapitāla pieauguma nodokli uz 10%. Jo mēs redzam, ka tā ēnu ekonomikas daļa nekustamā īpašuma nozarē ir vēl ļoti liela. Mums ir jāpatur prātā, ka ir diezgan strauja dinamika un protams, ka tas klients, pie kura mēs bijām pieraduši, kā kolēģi stāstīja iepriekšējās 10 gadēs, viņa vairs nav. Tev ir jābūt pašam saprotamai tai loģikai, kad ir šausmīgi svarīgi maksāt nodokli, jo tad es ejot, pensijā tajā 65 gadu vecumā, es zinu, ka es varēšu baudīt foršas vecumdienas. Ja? Un es vairāk kārt esmu uzsvēris šo, man ļoti patīk Aigara Stovska teiciens, un tie, kas mazliet draudzējas ar kalkulātoru šobrīd un skatoties šos demogrāfijas datus, brīnišķīgi saprot, kad ir diezgan ļoti slikta situācija, vai ne? Ja mēs lasām presē, kad ir pagājušajā gadā ir zemākā dzimstība vispār Latvijas pastāvēšanas vēsturē. Mums jātop sadzirdētiem, mūsu nozara ir ļoti nozīmīga īstenībā. Tātad gan arī finansiāli apjomā, gan arī tas, ka mēs atbildam par cilvēka mājokli, tas nav nopirkt maizes klaipu veikalā. Jā. Un manuprāt, ka tā mājokļa esamības kā tāda svarīga lieta parādās tajā brīdī, kad tiek nodibināta ģimene. Kad tas ir tagad tāds brīdis, kad tev būtu tā kā jāpienkurojās kaut kādā noteiktā vietā, tev ir jāsaprot, kāda ir šī apkārtējā infrastruktūra, ko tev piedāvā konkrētais mikrorajons. Tad ir šīs vecāku sarunas, dārziņš, un tad tepat ir skola, un tad mums nebūs jādomā, kā bērns atnāks mājās. Tas ir tas brīdis, kad jaunietis varbūt sāk domāt par šo mājokli, un jau tevis, Jāni, pieminētā šī co-living. Tā, man liekas, tādā diezgan manā vecumā man nesaprotama ideja, ja co-drivings tas ir tā kā forši, bet tas co-livings man atgādina tādu lielu, iespējams atvainojos, swingera ģimeni. Tad es šovakar nebūšu mājā, tad kāds cits atnāk šitai tavā gultā pagulēt aptuveni. Jā. Varbūt es tā kā to dramatizēju un pārspīlēju, jo tas man tā kā neliekās kopā. Jā. Vai tiešām tas nākotnes īpašums būs tā kā viesnīca tipa, ka tu apmēram ar savu somu tā kā staigā un ej no mājas uz māju. Bet tas, ko es redzu, ko dara, attīstītās šīs valstis, kad tiešām ir tāpat Japāna, kur ir pārapdzīvotība, vai ne? Man nesen viens kolēģis bija Japānā 2 nedēļas, viņš saka,
fantastiski gulēju ar ģimeni boks viesnīcā. Un tiešām ir tā, ka tu pieeji ļoti tīrs, skaists, ievadi savu kodiņu, tev atverās durtiņas, tu tādā katafalkā ielien, tu pārguli, izej ārā un dodies tālāk. Jā. Mums laikam līdz tam ir jāizaug vēl, jo tas, ko reizēm arī mēs kādreiz teicām, kad ir Rīgā ļoti visi grib būvēt šausmīgos debesskrāpjus, vai ne? Un parasti debesskrāpjus būvē vietās, kur tev nav zemes pieejamas, vai ne? Un man liekas, ar to mēs atšķiramies no šīm te lielām pasaules metropolēm, ka mums šo brīvo pieejamo zemju apbūvēju, kur attīstīties, ir ļoti daudz. Mēs visu laiku runājam ar uztveru uz pārdošanu un vispār neesam runājuši par īri. Jo es domāju, ka nepamatot, jo ko es paturpinot Aigara teikto pa jauno paudzi, ļoti daudzi skatās tagad, kad izvērtē pirmā mājokļa īpašumu iegādi, viņi neskatās iegādi sev, jo viņi savu īpašumu iespējams plašākā platībā īrē. Un ir pilnīgi ok jaunai paudzei īrēt visu dzīvi. Tas nav tagad tā kā, man liekas, kad mums un vecākiem tas bija mans ir mans un man ir jābūt savam īpašumam un savam lauku īpašumam. Jaunā paudze tiešām skatās savādāk, ir pilnīgi ok, ja tu visu dzīvi īrēsi. Kad klients jūtīs, ka viņa priekšā stāv profesionāls, izglītos cilvēks ar plašām zināšanām, es domāju, tā pievienota vērtība tam klientiem būtu skaidra, un tas būs tas faktors, kurš arī veicinās to, ka profesija kļūst prestīžākā un klienti novērtēs to, ka mums var, protams, zobus tur pats ārstēt, ka mēs ļoti bieži pieminam, bet tad klienti saprotīs, ka tomēr tas ir labs ārsts, ka labāk iet pie viņa, ka tas nav tāds kāds aiz stūra taisījums kaut ko ar jūsu zobiem. Ja? Vēl ir tāds interesants faktors kā property ladder, ja? Tāds jēdziens, ko tagad pasaulē arī daudz lieto. Viņš gan attiecas vairāk uz šo te jauno paudzi, ka tie mājokļi jau pēdējās 10 gadēs ir palikuši tajā attīstītajā pasaulē krietni dārgi, runājot arī īpaši par Amerikas tirgu. Un jauni cilvēki, viņi var atļauties iegādāties šo mājokli arvien vēlāk. Ja? Ja agrāk viņi to varēja izdarīt kaut kādu 20, varbūt 5 gadu vecumā, ja? vēl zem 30 gadiem, tad tagad tas jau ir krietni pār 30, un viņi vēl nevar it kā uzkāpt uz šī pirmā pakāpiena, ja? Lai sāktu to savu mājokļu piederības, ja? Vai īpašumu tiesību ceļu, viņi paliek pie vecākiem, viņi īrē. Ja? Līga, saki lūdzu, kāds tad īsti būs aģents pēc 30 gadiem? Varbūt aizstās mākslīgais intelekts un aģents vispār vairs nebūs? Nē, noteikti neaizstās. Noteikti ne Latvijā. Es tiešām tam ticu, jo man liekas, ka gan pārdošana, gan pirkšana lielā mērā ir tāds ļoti arī emocionāls lēmums. Gribētu redzēt, tajā 10 gadu periodā, kad mums ir asociācijā ir 500 profesionāļi. Un mums vairāk nevajag. Mums jāsaprot, ka mums tirgus nav tik liels, mums ir gadā 50,000 darījumu. Un ja mēs gribam, lai šie 500 profesionāļi nopelna, tas ir, uz vienu profesionālu 100 darījumu gadā. Pietiks. Jā, un tā ir tā, kā saka, kā Edgaram patīk Rotary kluba princips, tagad mēs tevi izvadām, next, jā, mazliet ironizēt, jā, bet, es absolūti gribu ticēt, ka mums tie nebūs 30 gadi, kad mēs varēsim runāt par profesijas prestižu. Pēc 30 gadiem es domāju, ka mums ir ļoti grūti paredzēt to tirgus specifiku, bet tas ļoti saistīts vēl ar iepriekšējo jautājumu par īpašumu un aģenta arī to profilu. Es gribētu to visu mēģināt savilkt kopā. Es domāju, ka ļoti liela iespēja, ka nekustamais īpašums kļūs vēl sarežģītāks tuvākajā laikā. Mums, ja mēs šobrīd varam iezīmēt, piemēram, mājokļos 3 kategorijas - ekonomisko, vidējo, premium klasi, ļoti droši, ka parādīsies vēl kāda klase. Sabiedrība noslāņojas, sabiedrība ļoti mainās. Mēs saprotam to, ka pasaulē ir tāda tendence, ka arvien vairāk pasaules bagātību nonāk arvien šaurākā lokā.
šie kontrolas mehānismi pasaulē tikai kopumā pieaug, jo mēs it kā ejam no vienas puses uz sakārtotību, ja, bet brīvība samazinās, mēs to ļoti labi saprotam. Ja. Tad tas ir sabiedrības evolūcijas process. Ja. Tā kā pēc 30 gadiem es domāju, ka mēs pat nevaram iedomāties, kā tas tieši iztīsies, bet tas būs ļoti, ļoti savādāk. Paldies, Vesard! Tas ir sabiedrības evolūcijas process. Ar šiem vārdiem arī varbūt, ja vairāk nav nekas ekstra bilstams diskusijas dalībniekiem, mēs noslēdzam šo diskusiju, bet nenoslēdzam domnīcu. Kā jau teicu, domnīca turpina pastāvēt. Bet šodien paldies visiem diskusijas dalībniekiem, paldies klātesošajiem, paldies visiem Zoomā un sociālajos tīklos esošiem, īpaši paldies Sandrai Rasnešai. Visu labu! Tiekamies!